Tā mēs ierakstām. Ok, tātad vēlreiz mēs šodien runāsim par līderību, kā būt līderim. Tas ir, protams, vairāk cilvēkiem aktuāli, varbūt, kas nodarbojas ar mārketingu vai kas par to domā, bet arī var jums tas noderēt vispār dzīvē. Un, jā, es sagatavoju savu pierakstus, bet man nebūs tāda prezentācija, tāpēc es vienkārši jā, runāšu brīvi. Tātad pirmais jau, es domāju, tas ir tāds tā kā līderu basics, vai ne? Tad, jā, kas mēs, nu tā, vispār, varbūt tiem, kas ir jauni, varbūt vairums jau mani zina. Man sauc Madara, es 3,5 gadus ar šo nodarbojos. Es būvēju savu komandu Latvijā, pārsvarā. Ir arī cilvēki ārzemēs, darbojos, jā, gan treidingā, gan mārketingā. Man ļoti patīk tas, ko es daru. Man ir daudz ko izmainījis dzīvē. Nu, jā, man vīrs arī ir biznesā, un mēs vienkārši kopā darbojamies un tā tālāk. Bet, jā, tad viena no tām pusēm, ko mēs varam darīt, ir tas, nu, tā kā mārketings, tas ir mēs būvējam savu online biznesu, jā, un jebkurš uzņēmējs, domāju, tas ir tikai normāli, kad kļūst par līderi, tu esi vienkārši līderis, tu vadi savu uzņēmumu, tu vadi savu biznesu, un šeit, protams, mums ir daudz mentoru, mēs to darām kopā, bet mēs, jā, esam tā kā daudz līderi kopā, tie, kas tiešām ir, nu, kas nodarbojas ar to mārketingu līderi, vai ne? Un, jā, tā tad, kā tad tas ir? Būt šim te līderim, kā veidot savu komandu, kā kļūt par cilvēku, kuram tiešām gribas sekot. Es jums padalīšos varbūt no savas perspektīvas šajā vakarā. Centīšos jūs arī vairāk, protams, ilgi neskavēt, bet, ja gribat, protams, var kaut ko pierakstīt un tā. Un tas pirmais, protams, līderu basics ir vienkārši vadi ar piemēru, esi visur, lai tevi redz. Un esi tas cilvēks, kurš strādā visvairāk, un, jo vienkārši tā doma ir tāda, ka mēs piesaistam savā komandā tādus cilvēkus, kādi mēs paši vienkārši esam, jo līdzīgs pievelk līdzīgi, tie ir vienkārši tādi tā kā fizikas, enerģijas, kvantu likumi, un mēs tā kā piesaistam sev tādus cilvēkus, kādu mēs tā kā radām enerģiju, vai ne, un tev ir jākļūst pirmām kārtām par tādu cilvēku pašam, kādu tu gribi sev komandā, lai tevi tavi komandas biedri. Jo tu nevari gaidīt, ka tu sēdēsi divānā visu vakaru, skatīsies filmas, un lai tev visi tagad tavā komandā tā esi zvanus, lai visi treido un visi strādā, bet tu sēdēsi divānā un atpūtīsies. Tā tavs bizness neaugs. Protams, ir svarīgi arī balansēt to, nu, tā kā bišķiņu balansēt kaut kādu. Teiksim, nu tā, ja godīgi sākumā pirmos gadus varbūt šajā biznesā, ja tu gribi tiešām būvēt lielu biznesu, ir, nu, varbūt nav pārāk tas liels tas balanss, tā kā, bet ir, protams, svarīgi atrast kaut kādas aktivitātes, kas tevi uzlādē, atgriež tevī to enerģiju, jo, protams, ka tur runā daudz cilvēkiem, tas ir daudz paprasa vai ne enerģiju, un vienkārši ir labi atrast tādu kaut kādu turbo darbību sev priekš sevis, ko tu vari darīt, lai tu uzlādētos, lai tu atkal būtu tā kā savā enerģijā, savā resursā. Nu, lūk, bet jā, tas, ko mēs varam darīt, ir vienkārši vadīt ar piemēru. Un tad jau es stāstīšu vairāk, kādas ir tās lietiņas, ko tieši, nu, tā kā manā uztverē līderis dara. Protams, tas viss ir no manas pieredzes, cik esmu iemācījusies, un ne. Varbūt tas, ko es stāstu, nav tāds pareizais, nepareizais, un vienkārši padomi, ko jūs varat ņemt vērā, lai veidot arī savu biznesu. Un, protams, visvairāk es pati esmu mācījusies no Sendijas un no Migela. Nu, lūk, un tātad, jā, vadi ar piemēru tas, kad vienkārši tas, kādas vērtības tu vēlies cilvēkam savā komandā, kā tu vēlies, lai viņi izturās, ko viņi dara, cik daudz viņi strādā, cik daudz laika viņi iegūda biznesā. Tev ir jābūt pirmajam tas, nu, tā kā izveido sevi par to cilvēku, kur tu vēlēsi savā komandā, vai ne? Tas ir tāds, jā, tāds basics varbūt, un tad jau tālāk tieši konkrētas darbības. Ja mēs būvējam savu lielu mārketinga biznesu, protams, ir svarīgi, man liekas, latvieši daudz vispār neredzu latviešus, gan līderus, gan nelīderus. Mēs neejam čatos, it īpaši tīpi ar global, mēs arī drīkstam tur komunicēt un sagaidīt, piemēram, ir tātad jaunie biedri, kas pievienojas, taisīt tos sejas video. Es ļoti maz redzu, kad latvieši vispār kaut ko dara tādu, tāpēc, ja jūs gribat, jā, būvēt savu lielu biznesu, ir forši, kad jūs to darat, jo tāpēc, kad citi arī no, nu, tā kā labi, saprotu, ka jums nebūs, nu, tā kā cilvēki, kas jau ir pierakstījušies, tie nebūs jūs nākotnes prospekti, varbūt liekas, ka tā kā, ai, ko, nu, tur nav vērts censties, bet
Tāpatās, ja jūs parādīsiet sevi arī komandā, mūsu community, TPR Global vai TPR Latvija čatos, sagaidām cilvēkus ar tiem bubble videos, vai ne? Tas ir vienkārši tur, kur apakšā ir tā kā klaviatūriņa, kura var rakstīt, tur blakus ir, kur var ierakstīt balziņu. Ja vienreiz uzspiež uz tās balziņas mikrofonu, tad viņš pārvēršas par bubble video, un tad var uzfilmēt bubble video un sevi ierakstīt, un tā kā, hei, priecājos tevi sagaidīt komandā, vai arī angliski to, protams, labi, ja jums nav tur super, tā kā izcila angļu valoda, jūs varat arī varbūt to nedarīt, bet jā, ja jums gribās lielu biznesu, tas tā nav arī tik grūti, un jūs pamanīs citi, kas darbojas biznesā, viņi jums piesakos, viņi atbalstīs jūsu saturu, viņi sāk sekot jūs tam journey, jo ir kaut kādi cilvēki, kur it kā dara mārketingu, dara, bet neviens neredz, viņus neviens nepazīst, un tā kā ir svarīgi, ja tu gribi būt liels līderis, lai tevi citi varbūt tā kā zina, manuprāt, tas ir svarīgi. Tas ir, ko mēs tā kā vienmēr arī par to runājam, ne, kad, nu jā, tu esi līderis, un tu tā kā vadis savu komandu, un tu ej un parādies, un tu iepazīsties ar cilvēkiem, tā kā network marketing, tas ir tas, ko mēs darām, tā kā mēs networkojam, un jebkurā gadījumā, jebkurš cilvēks mums kaut kādu labumu var ienest dzīvē, vai arī nelabumu, vai jūs kādu varat, nu, tā kā iedvesmot ar savu stāstu, vai ne? Piemēram, kāds no lielā community ierauga jūsu to bubble video, viņš pastāsta jūsu Instagram, pastāsta uz jums, un varbūt tas viņam iedod kaut ko jaunu dzīvē, vai ne? Tāpēc mēs esam tajā kopienā, komandā. Protams, tas nav obligāti jādara, jūs nedarat mārketingu, tā kā nedarat to, vai ne, bet tas ir forši arī patīkami, kad jūs uzsākāt, vai ne, jūs arī tā kā atbalstīja un sagaidīja komandā. Arī komandas zvanos tie, cilvēki, tā kā, kas grib būt līderis, ir forši, kad mēs rakstam komentārus, uzdodam jautājumus, ja prasa kaut kādus jautājumus, kaut kādas, nu, tā kā emocijas, vai ne, kad, piemēram, tā kā kaut kas foršs tiek padalīties tīmkolā, vai ne? Jūs varat droši rakstīt, wow, like amazing results, vai nu kaut ko tā kā, lai arī jūs pamana, lai jūs ierauga, un arī jūs tā kā dodat to pienesumu mūsu tai community, kopienai, vai ne? Un, kad jums ir iespēja nāciet uz visiem mītapiem un sadraudzēties ar citiem cilvēkiem, kas ir līderi, kas ar to nodarbojas jau ilgāku laiku, vai ne? Tas jums tikai nesīs pienesumu. Varbūt vēlāk jūs varat uztaisīt Instagram live ar to cilvēku, kas jums palīdzēs jūsu biznesā, vai ne? Esiet tuvu tam. Mēs sakām, angļuiski close to the fire, vai ne, kad jūs esat tuvu un kaut vai tas jums varbūt tādu redzamu pienesumu neradīs jūsu tā kā Instagram lapā vai TikTokā, bet varbūt jūs kaut ko iemācīties no tā cilvēka, kā viņš komunicē. Manuprāt, jā, man liekas, šodien ar Simonu mums bija Instagram lives, un mēs jau par to runājam, kad, piemēram, Migēls bija tikko pie mums atbraucis. Vai ne? Un tik forši, man liekas, ir tas, ka ir ļoti daudz cilvēkiem limitējoši uzskati, jo Migēls ir tā kā, nu, viņš ir miljonārs, vai ne? Un ir daudz cilvēki, kuriem no bērnības ir tās programmas. Ja? Iekšā sevī, kad, ja tev ir daudz nauda, tu, piemēram, esi stresains, vai tu esi ļauns, vai, jā, tā kā mums programmē visās filmās, visi bagātie tēli vienmēr ir kaut kādi ļaunie, kaut kādi alkatīgie, kaut kādi tādi, vai ne? Bet, piemēram, Migāls atbrauc, viņš ir nosvērts. Viņš ir draudzīgs, viņš ir mierīgs, viņš nav stresains, viņš ir izpalīdzīgs, tā kā viņš ir ļoti piezemēts, un tā kā esot viņam blakus, jau tas vien, tā kā viņa tā klātbūtne, jūs varat kaut ko iemācīties, jūs varat sev kaut kādas limitācijas pārlaust, jo viens no, protams, punktiem kļūt par lielu līderi ir jāstrādā ar sevi, ar savām limitācijām, ar savu enerģiju, un tas ir tik svarīgi, un esot cilvēkiem, esot blakus cilvēkiem, kuri jau ir tur, kur jūs gribat būt, jūs varat vienkārši tā kā uzsūkt no viņiem to un līdzināties viņiem kaut kādas domas pamainās, vai ne? Kaut vai man arī, es tik ilgi jau esmu bijuši šajā biznesā, tagad, kad es Migelu satiku, tas bija tik forši, un es atkal kaut ko jaunu priekš sevis sapratu, vai ne? Un tas ir tas svarīgais būt tā kā close to the fire. Visu laiku, piemēram, arī, nu, es par to vēlāk pasāstīšu, jā, bet tā kā tas nākamais punkts, protams, ir strādāt ar sevi, izglītoties gan par produktiem, gan par, piemēram, sales, vai ne, gan par kompāniju, klausīties visu laiku podkāstus, tā kā. Ir, protams, lieli uzņēmēji, teiksim, miljonāri vai ne, kas ir lieli, jā, veiksmīgi cilvēki, viņi dalās ar to mindset, un tas ir tas kaut kāds, tā kā, kods, vai ne, kas ir tā, kad ir, tā kā, nu, parastie cilvēki, vai ne, es negribu
izklausīties kaut kāda augstprātīga vai parastie cilvēki vai neparastie cilvēki, bet, ja tu dzīvo tajā sistēmas domāšanā, viņiem ir tās savas domas, un tad cilvēki, kuri ir tā kā izlauzušies no tās sistēmas, vai ne, kas jau pelna vairāk nekā, nu, tā kā kaut kādi vidējie ienākumi, vai ne, kas, kam ir veiksmīgi biznesi, kas ir, nezinu, miljonārs, vai ne, vai tur miljonu kompānijas vadītāji, klausieties podkāstu ar tādiem cilvēkiem, mācieties, es tik daudz klausos un tik daudz uzsūcu no šādiem cilvēkiem, un tā kā ir tas teiciens, vai ne, kad mēs esam 5 cilvēki, mēs esam tā kā sastais no tiem 5 cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un tā kā varbūt man nav fiziski apkārt 5 miljonāri, vai ne? Bet tā kā izveidoju pati sev to vidi, un es klausos tos podkāstus, un viņi man visu laiku te ausīs skan tie miljonāri, vai ne? Un tādā veidā jau arī to pašu var tā kā uzsūkt to informāciju, to mindsetu. Tas ir tik ļoti nozīmīgi, jo vairāk tu augsi, attīstīsies kā cilvēks, augs tava enerģija, un tu piesaistīsi vairāk cilvēkus, labākus cilvēkus. Jo es zinu, ka man patīk ļoti runāt par tādām tēmām, bet varbūt ne visiem tas ir aktuāli. Bet ir, piemēram, cilvēki, kas meditē, un mēs esam šito, piemēram, ar mammu, kaut ko runājuši, man mamma arī meditē un darbojas ar sevi, un tā kā, kad, ir tādi cilvēki, kas viņi, nu, tā kā, kam nāk tie cilvēki virsū, un tā kā tā enerģija, nu, kad, piemēram, Sendija, visi grib parunāt ar Sendiju, vai ne, visi grib parunāt ar Migelu, vai ne, tā kā Sendija visu laiku konstanti strādā ar sevi, jā, vai ne, varbūt nemeditē, bet, nu, tā kā viņa strādā ar savu enerģiju, un tas ir tik arī svarīgi, un iemācīties vēl ļoti svarīgi tas, ka emocionālā regulācija, sēdēt ar savām emocijām, saprast, kā sev nomierināt, tā kā man liekas, daudziem cilvēkiem ir tas darbs, stresa apstākļos, ja mēs strādājam kaut kādos restorānos vai apkalpošanā, vai ne, tas ir jau ļoti tāda pazīstama lieta, bet tā kā strādāt ar to un vēl attīstīt to un tā kā iet tam visam cauri. Jo, protams, ir dažādi, teiksim, zvani, prospektu zvani, kad tev liekas, es nezinu, ko es atbildēšu, ka tev tas cilvēks tā kā ļoti skeptiski šādus jautājumus jautā, un tev ir jānotur tā pozīcija, vai ne? Un, protams, ja tu gribi būt liels līderis, tev ir jābūt spējīgam iziet pašam tādiem zvaniem cauri, un arī, ka tev downline skatās tavu zvanu tādu, tev ir jāspēj arī, nu, tā kā parādīt tavam komandas biedram, kuru tu apmāci tajā brīdī, kam tu māci taisīt mārketingu un taisīt zvanus, tev ir jāspēj parādīt to, ka tu vari regulēt savas emocijas, ka tu vari tā kā palikt nosvērts tajā zvanā un spēj atbildēt tā kā konstruktīvi, atbildēt uz jautājumiem un turpināt to sarunu, vai ne? Nu, lūk, un vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, kad to es iemācījos no Migela, kad, ja jums ir kaut kas, teiksim, negatīvs, ja jums vai kaut kas nesanāk, vai kaut kas neapmierina, vai, nu, jums liekas kaut kas kompānija kaut ko nedara, vai, nu, tā kā jūs gribētu, vai kaut kas tāds, mēs visu to negatīvo tā kā laižam uz augšu, ejam pie saviem mentoriem. Mēs nelaižam saviem downloadiem kaut kādas tā kā negatīvas lietas, negācijas, neaprunājam citus cilvēkus, neaprunājam kompāniju, neko, jo, protams, tā kā vienmēr ir kaut kādas situācijas, kur varbūt kaut kas neiet spīdoši. Tāpēc tas ir bizness, tāpēc, nu, tā kā ir tas, vai ne, jo lielākas problēmas mēs atrisinām, jo vairāk mums tā kā maksā, vai ne, jo vairāk tu var nopelnīt, jo lielākas problēmas tu atrisini, jā? Ja? Tieši tā arī tas strādā, kad mēs tās, nu, problēmas vienkārši nesam uz augšu un uz leju. Mēs tā kā iedvesmojam, vai ne, mēs dodam enerģiju uz leju, bet ja mums vajag kaut ko tā kā salabot sevī, savā domāšanā, savā galvā, mēs ejam uz augšu, mēs prasam saviem mentoriem, tāpēc, ka mēs negribam, piemēram, nezinu, cilvēks, kurš ir sācis pirms nedēļas, tas neiešu viņam teikt, ārprāts, kas tur noticis tagad, vai ne, tas nav smuki, tas nav tā labā tāda ētika, vai ne? Un, protams, esiet vispār, jā, vairāk vai mazāk tā, jā, tad negatīvo ejam pie mentora, vai ne? Un tad vēl viena lieta, kas ir būtiska, manuprāt, komandas tādai veidošanai, jo mēs jau esam kādu laiku ārā no Covid Zoom laikiem, tāpēc ir ļoti forši rīkot dažādas tikšanās. Es arī to daru, vai ne, rudenī, pavasarī tas bija aktīvāk, šobrīd vasarā, man liekas, bišķiņi piebremzējies, bet es noteikti uz rudeni arī pati plānoju atsākt veidot kaut kādas komandas tikšanās vai prospektu tikšanās un tādā veidā, bet jums arī kā cilvēkam, kurš taisa savu biznesu, jūs arī varat izrādīt iniciatīvu, un ja jums liekas, piemēram, jūs esat Jelgavā, vai jūs esat Saldū, vai jūs esat Tukumā, vai kaut kādā citā pilsētā ārpus Rīgas, jūs varat, nu, tā kā, piemēram, nākt, ja jūs esat manā komandā, jūs nākt pie manis, sakat, hei, es gribu uztaisīt mītapu, vai, teiksim, parādīt klātienē šo iespēju citiem cilvēkiem, taisīt mītapus, tas ir ļoti, ļoti noderīgi un iedod daudz lielāku uzticamību. Un, jā, tad mūsu vispār TPR
ir Latvija mērķis, Sendijas mērķis ir arvien vairāk taisīt klātienes pasākumus, un to mēs arī diezgan aktīvi šobrīd jau darām. Un arī par to komandu, ko es gribēju pateikt, jā, kad vienkārši taisīt komandas tikšanās, tikšanās, es atvainojos, tā kā vienalga kaut kādas tikšanās, ja jūs gribat ar mani satikties, piemēram, jūs esat manā komandā, vai jūs gribat ar savu mentoru aiziet, nu, tā kā uz tikšanos, hei, parādi man tur klātienē, nezinu, Sage Master, vai vienalga, kas ir tas, vai jūs fokusēties trading, vai jūs fokusēties uz mārketingu. Ja jūs, nu, tā kā gribat būvēt savu komandu, arī tas, ko es, nu, tā kā cenšos darīt, ik pa laikam vienkārši attaisīt visu komandu, sasaukt kopā, satikties, pavadīt laiku, jo, tā kā tas, ko mēs darām, tas nav tikai par tradingu, tikai par mārketingu, tikai par naudas taisīšanu. Jā, tā kā ir arī svarīgi vienkārši būt kopā kā cilvēkiem, pārunāt, kā vienam iet, kā otram iet, nezinu, nobaudīt kaut ko garšīgu vai kādu dzērienu, vienalga, tā kā kaut kādas veidot tās attiecības, lai mums visiem tas viss ir foršāk un vieglāk vienkārši komunikācija. Un, protams, ja jums jūs nebūvējat to mārketingu, jūs neesat līderis, jūs uz to netēmējat, jūs gribat tikai tradingu darīt. Tas arī ir forši, jums nav jāizrāda iniciatīva, bet jūs varat atnākt saviem komandas tikšanām, un es zinu pati pēc sevis, ka esmu taisījusi ar komandu kaut kādas tikšanās, un mēs atnākam, mēs paņemam dators, mēs kaut ko padaram. Tas iedod vienkārši citu tādu elpu tam cilvēkam manā komandā, kad tev kāds ir parādījis, piemēram, ar pirkstu kaut vai pabakstīt, tā kā tas iedod tādu pienesumu. Es neskatos čatu. Vispār kāds man kaut ko jautā. Tad, kas ir prospekti? Prospekti ir cilvēki, kuriem tā kā interesē šis bizness, kam tu parādi. Jā, tad prospekts, jā, paldies, Miņoņa, jau atbildēju. Es jā, nestījos tā čata višķiņ. Nu, jā, tad prospekts ir cilvēks, kuram interesē tas bizness, kuram tu gribi parādīt, vai tu jau esi parādījis, tad tas ir prospekts, to mēs saucam par prospektu. Nu, lūk. Nu jā, tādā veidā. Tas bija par, tā kā, par mītapiem, un tad vēl tāda būtiska lieta, ja, nu, tā kā, man liekas, arī cilvēki, ja tu gribi būt tiešām liels līderis, tev ir jābūt zinošam par produktiem, ko kompānija piedāvā. Tas ir pirmkārt, un manuprāt, ir forši arī, kad, nu, tas ir arī, ko Migels ir teicis, kad tev ir, tu vari pārzināt visus produktus, tā kā, bet koncentrējies uz kaut kādu vienu lietu, ko tu dari, un tu dari to labi, tā kā, un tu esi tiešām tā kā eksperts tev, jo tāpēc, kad mēs visi, nu, es pieļauju, ka mums visiem nepietiek laika visus produktus lietot, mācīties SK sistēmu, taisīt Sage Master, taisīt copy-paste signālus, klausīties vēl Kristeru, visu to darīt tā kā reizē ir diezgan grūti. Tāpēc arī, ja jūs darat tikai mārketingu, tikai tradingu un investīcijas, mans padoms arī sākt ar kaut ko vienkāršu, ko jūs tiešām iemācāties, tā kā meistarojiet, iemācieties to prasmi un fokusēties, un tad jau pēc tam aizies kaut kas cits. Bet, ja mēs darām mārketingu, mārketings diezgan daudz, protams, laika tā kā paņem pats par sevi. Bet, jā, tad ir forši, ka jūs varat parādīt kaut kādus rezultātus. Īpaši džekiem, kas grib būvēt biznesu, ir ļoti svarīgi lietot produktus un rādīt rezultātus. Tāpēc, kad, lai piesaistītu tā kā citus džekus savam biznesam, savai komandai, vīriešiem patīk redzēt skaitļus, ciparus, rezultātus, kaut kādus, nezinu, nu jā, atskaits mums tādas nav baigās, bet, nu, tas ir tā kā tāds mans padoms džekiem, kas ir šajā zvanā, kas būvē biznesu, kas grib būvēt biznesu, kas par to domā. Fokusēties tiešām sākumā uz kaut kādu lietu, ko jūs tā kā lietojat, vai tas ir Sage Masters, vai tas ir copy-paste signāli, vienalga viens no tiem, vai tas ir NXT sistēma vai Smart Money koncepts, vienalga vienu no tiem ieteiktu tiešām, nu, tā kā specializēties tajā lietā un tādā veidā. Un, nu jā. Tas ir par to. Un, jā, mazliet pieskāros jau arī par to, ka ir svarīgi, kad jūs kā līderis izrādat iniciatīvu, jūs nebaidaties, teiksim, nu, protams, jūs varat baidīties, bet tā kā, tas, lai paliek pie jums, vai ne, tas ir tā kā tā iešana ārpus komforta zonas, tāpēc, kad visi līderi, ne Sandy, ne Migels, man liekas, viņiem tā nav komforta zona runāt uz skatuves, piemēram, ja, bet viņi iet un to dara, tāpēc, kad viņiem ir lielāks mērķis, ko viņi grib sasniegt. Un jā, man liekas, arī katram līderim ir tāds svarīgāks mērķis, tiešām, ko jūs gribat darīt, ko jūs gribat sasniegt ar to biznesu. Tā arī vieglāk ir, ja jums kaut kāda konkrēta auditorija, kam jūs gribat palīdzēt. Jā, pats doma. Bet jā, tā tad, kā lielam līderim ir svarīgi zināt to, ko es tikko teicu, Dievs, paga.
Jā, ir zinātnē svarīgi vienkārši, kāds ir tas jūsu mērķis, jo kaut kādā brīdī, nu, tā kā, kad jūs sākat jau pelnīt to naudiņu, tad ir tāds forši, labi, man ir tā nauda, tā kā man ir tas nodrošinājums, un tad citi līderi, tā kā, nu, viņi kļūst tā kā apmierināti ar to līmeni, kurā viņi ir, un viņiem pietrūkst tas dzinos, bet, piemēram, es zinu, ka Miguelam ir ļoti lieli mērķi, piemēram, viņš vienmēr arī, tas ir, ko es gribu arī pateikt, kad, runājiet ar savu komandu par to, uz kurien jūs ejat. Tāpēc ir svarīgi, ja jūs esat līderis, jums ir svarīgi noteikt sev virzienu, kļūt par cilvēku, kas iet tajā virzienā, neapstājas, ir tā kā regulāri tajās mazās aktivitātēs, kuras nepieciešams paveikt, lai nokļūtu tajā galamērķī, kur jūs gribat būt, eventually. Un tad jums sāks lēnām sekot cilvēki. Tāpēc, kad nebūs tā, ka jums sākumā būs 100 cilvēki, un tad es izdomāšu, uz kurien iešu, kāds ir mans mērķis. Jums ir sākumā jāsāk tas viss ar sevi, jāizdomā, kam jūs gribat palīdzēt, ko jūs gribat panākt ar šo visu. Tāpēc, kad darīt lietas tikai dēļ naudas, tā kā, jā, protams, ir forši nopelnīt naudu. Bet tas neradīs to gandarījumu, tas neradīs to pienesumu, jo man, piemēram, ir reāli kaifs, kad es redzu, ka Simona moči un viņai sanāk tā kā palīdzēt citām sievietēm, kaut vai tas ir mans mērķis, vai ne, iemācīties pelnīt naudu online vidē. Un tā kā definēt priekš sevis tās lietas, un jūs varat par to runāt savos sociālos tīklos, TikTokā, jūs varat par to runāt storijos, vai ne? Runājiet ar savu komandu, ko jūs gribat sasniegt, kur jūs gribat iet, un vispār runāt par to, kas ir iespējams ar šo te biznesu, tāpēc, kad, un rādīt kaut vai tās tabulas, mums ir tās prezentācijas, vai ne? To team bonus tabulu rādiet, stāstiet par to, runājiet, stāstiet, piemēram, par to, es nezinu, ja jūs manā komandā, kā es to daru, vai kā to ir Sendija darījusi. Sendija ir ļoti daudz mums stāstījusi, kā viņa darījusi, kā viņa ir izaudzējusi tik lielu biznesu, un tāpēc ir svarīgi arī, piemēram, satikt viņu Sendiju, kad mums ir kaut kāda mīta par Sendiju, nāciet, runājiet, jautājiet viņai, tāpēc, kad ir svarīgi, lai jums ir tas stāsts kā līderim, ar ko jūs reāli varat tā kā dalīties arī, un tas saucās angliski tā kā vision casting, ka jūs tālāk nesiet to vīziju, kas jums ir, un kad cilvēkiem ir kaut kāds kopīgs mērķis, tad viņi zina, uz ko tā kā tiekties, tāpēc, ka, labi, varbūt šis ir tāds tā kā bišķiņ ne pa tēmu temats, bet es nesen klausījos podkāstu ar citu, Nikam Jansonam ir tikko iznācis labs podkāsts ar to Visvaldu Tīnušu, vai kāds viņam bija uzvārds, kas uzrakstīja to grāmatu par bitkoinu, latviski iztulkoja. Viņam ir latviešu valodā grāmata par bitkoinu, un es klausījos viņa podkāstu, viņš stāstīja, ka padomju laikos cilvēkiem bija tā kā, latviešiem bija tāds kopīgs tā kā mērķis, kad mēs gribam tikt ārā no tās padomju savienības, un visiem bija tāds tā kā, jā, davai, un tagad ir tā sajūta, ka visi ir tik šausmīgi atslābuši, jā, tur man ir viena mašīna, vēl viena mašīna, viss kārtībā, dzīvojam, ne, nu tā kā nav tāds kopīgs, tāds sabiedrības, nu tā kā kopīgs tāds mērķis, uz ko mēs ejam. Tāpēc jums kā līderim, saprotu, ka mēs esam sava mazā tāda sabiedrība grupiņa, tāpēc jums kā līderim ir tik svarīgi iedot tam cilvēkam, uz ko mēs ejam, ko tu vari šeit sasniegt, parādīt, pastāstīt. Un, protams, ar savām darbībām arī, nu, tā kā parādīt, ka tu ej uz to savu mērķi, tu ej uz to, uz ko tu esi apņēmies, vai ne? Un turēt vārdu. Protams, tā ir tāda nu, tā kā, jā, integralitātes, nezinu, kā to pateikt, bet tas, ka tu esi vienkārši, ka tu pasaki to, un tā kā to, ko tu saki, tu dari. Un tā ir arī tā cieņa pret sevi un arī pret savu komandu. Tāpēc, ka, ja tu gribi būt liels līderis, tev ir jāsako tam. Tev ir jāsako tam, ko tu esi pateicis darīt. Un tāpēc arī esat uzmanīgi, ko jūs solat savai komandai. Tāpēc to, ko jūs pasakat savai komandai, to tā kā ir vēlams arī izdarīt, vai ne? Vai sasniegt, vai īstenot, vai kas tas ir. Jā? Tā tad, kuras paliku? Jā, to es pastāstīju. Nu, lūk, un jā, tas arī, kad esiet atklāti, esiet godīgi pret savu komandu, jo tas raisīs uzticību jūsos kā līderi, un jūsu komanda gribēs jums arī sekot, vai ne? Un tā caurredzamība, tāpēc arī rādiet, ko jūs darat, rādiet, ko jūs visu laiku darat, tā kā dokumentējiet to savu ceļu, uz to savu mērķi, ko jūs ejat gan sociālos mēdījos, gan tajā network house, piemēram, ja jūs taisat būvēt mārketingu, jums ir zvans, ieliekat bildi. Jums ir zvans, ieliekat bildes, visu laiku rādat, ko jūs tā kā darat, jo es zinu, ka mana komanda skatās manu stāstus, un viņi skatās, ko es daru. Ne tikai mana komanda, visas tas community, nu tā kā ne jau visas communities, bet ir daudz cilvēku, kur skatās manu stāstus, tā kā, protams, seko man līdzi kā cilvēkam. Mm, Bet tā kā, un tāpēc arī, un ko es vēl nepieminēju, varbūt, kad ir svarīgi ļoti parādīties katru dienu,
Parādieties katru dienu, pastāstiet, ko jūs darat. Jā? Varbūt, protams, katru dienu jums nebūs 5 mītapi un tur biznesa būminga vai nē, bet vienalga, nezinu, jūs lasat grāmatu, parādiet to, kaut vai bildi, jums nav jāstāsta, teiksim, 10 minūtes kaut kāda viena lieta, ko jūs darat. Um, nu jā, tas ir vairāk vai mazāk tas, ko es gribēju jums padalīties, pastāstīt, kas sanāca manā sarakstiņā par to, kā būt labam līderim. Varbūt jums ir kaut kādi, padomājiet jautājums, un es vēl izstāstīšu vēl vienu lietu, ko es tā kā nepastāstīju līdz galam, un tas ir, es zinu, ka vienmēr Sendija to saka, un viņa teiks visos tajos konvencionos, kad viņai bija lielās runas, viņa vienmēr saka to leaders eat last. Un jums ir svarīgi tas, ka jūs esat līderis un ir kaut kādā brīdī tā kā uh, ir jāziedo savai komandai. Tāpēc, ka ja jūs izveidosiet spēcīgus līderus, jūs nevarat izveidot spēcīgus līderus arī savā komandā, ja jūs tā kā visu laiku uzmetat cilvēkus un, piemēram, es nezinu, jūs ejat uz savējo to ranku, piemēram, vai konsultantu, vai Sapphire, varbūt vai Ruby, vai kaut kādus tos lielākus rankus, un jūs ejat vienkārši močiet zvanus, kaut kāds dara savus prospektu zvanus, bet jūs vienmēr sakat savai komandai, nē, nē, vēlāk man nav laika, man nav laika, man nav laika. Bet jūsu komanda, tā kā jums jau ir cilvēki, kas jums būvē, vai arī cilvēki, kas dara trading, vienalga, jums ir viņiem jāpalīdz, tāpēc, ka mēs nedaram šo lietu tā, ka mēs vienkārši pārdodam to paku un vai čau dari pats. Tāpēc mums ir šis te, kad mums ir mārketings, mums ir mentors, kad mēs uzsākam, un tāpēc ir tik svarīgi visi tie punkti, ko es stāstīju, ka tev ir jābūt zinošam par produktiem. Tev nav jābūt, piemēram, ekspertam visos, bet tev ir jāzina kaut kādi, jo ir vienmēr, protams, kaut kādi jautājumi, kas tā kā, nu, iesācējiem, vai ne, tu tā kā saproti, ka tu sāc, piemēram, palīdzēt daudziem cilvēkiem, tu saproti, kas ir tās lietas, kur cilvēki tā kā ķerās, bet tāpēc ir tas viss, tam visam jāaiziet sākumā cauri pašam, piemēram, copy-paste signāli. Aizēj un uztais to demo kontu, pierģistrējies MetaTrader 4, iztais to copy-paste signālu, pasties, kas tur iet, kas tur neiet, cik ir profiti, kādi profiti, kas tur notiek, tāpēc, kad man raksta un saka, es tur mēģināju darīt to, man nesanāca, un tad es nesaprotu, nu, tā kā, vai ne, man ir jāpārbauda, man ir jāzina, ko atbildēšu šim te cilvēkam, vai ne? Un, jā, tāpēc leaders eat last, un jūs sevi būvējat par, nu, tā kā līderi, par mentoru, vai ne? Kas nav, jā, nav līderis un mentors, man liekas, arī ir bišķiņi atšķirīgi, tāpēc, kad kā mentoram tev ir jāspēj palīdzēt tam cilvēkam arī nokļūt tur, kur tu esi, un tur, kur tas cilvēks grib būt, sasniegt viņa mērķus, un tāpēc ir tā pašaizliedzība, kad leaders eat last, līderi tā kā iet ahead pēdējie tāds tā kā quote, vai ne? Um, Un, manuprāt, Sendija ir vienkārši izcils piemērs, kad mēs pārnācām no vecās kompānijas. Tie, kas nezina, mēs bijām līdz jaunajam gadam kopā ar citu kompāniju, kas izplatīja ļoti līdzīgus produktus, tikai mazāk inovatīvus. Un Sendija vienkārši, man liekas, 3 nedēļas viņa vispār negulēja, nēda. Viņa vienkārši palīdzēja cilvēkiem uzsākt pāriet uz jauno kompāniju, tā kā janvārī. Nu, es domāju, Laima varētu padalīties vēl vairāk. Laima bija turpatās blakus Sendijai, Dubajā. Es nezinu, vai Laima vēl ir šeit. Nav vairs. Bet, nu jā, jūs sapratāt to domu, vai ne? Tā kā, jā, vienkārši tas, kad jums ir jāatrod sevī tas spēks, tie būs tādi mani varbūt pēdējie vārdi, ar ko es nobeigšu, kad jums ir jāatrod sevī spēks, gaisma, es nezinu, kā to katrs sauc, lai jums ir ko dot tālāk. Vai ne? Un tas ir tas jūsu why, kāpēc jūs to darat, ko jūs gribat sasniegt, un jums ir par to jārunā, vienkārši jāstāsta un jāpalīdz citiem. Varbūt tas ir tāds, un, protams, jāparāda sevi. Tas ir tāds, man varbūt tāds tā kā summary, apkopojums. Jā, vai jums ir kaut kādi jautājumi? Ok. Ja jums nav šobrīd jautājumi, jūs vienmēr varat man rakstīt privāti kaut ko jautāt. Uh, Čau, man nav jautājumu, bet man liels paldies. Es visu ļoti kārtīgi klausījos. Man vienkārši bija jāpalīdz vīram asistēt pie plaukta urpšanas, bet man ļoti patika. Paldies! ok, paldies, Evelīna. Ļoti mīļi. Labi. Paldies! Ok, forši. Tad jau tiekamies nākamajos tīmkolos un lai jums foršs vakars.